Mana ģimene ir manas mājas. Tētis stiprs kā jumts, sargā mūs no pasaules vētrām. Mamma kā logi visu vēro, skaistām un redzīgām acīm. Ome un opis kā sienas satur mūs visus kopā. Lai mans brālis un māsa un pats galvenais es būtu droši, ka visā pasaulē nav labākās vietas kā ģimene. Jau 16. reizi 15. maijā Latvijā atzīmējam un svinam Starptautisko ģimenes dienu. Ģimene – tā ir mīlestība, atbildība, rūpes, sapratne, drošība. Simtiem vārdu, ar kuriem iespējams izteikt šo vienīgo vienojošo vārdu – ģimene. Pavasaris dedzīgi izzied prieku, smaržās un krāsās. Paldies, ka jūs mums esat, lai šis laiks mums visiem kopā ir noskaņām bagāts, košs un iedvesmojošs. Koncertu sākumā dzirdēt popkoru dziedāto Raimonda Paula un Guntara Račas dziesmu Aiz zemes zemīte, bet turpinājumā dziesmiņa par tevi, vārdu autore Inga Cipe, mūzika Marta Ritova. Piektās B klases kolektīvs ir sagatavojis uzvedumu Zaķīšu pirtiņa. Skatāmies, kā tad Zaķīšu ģimenei klājas.
pa krēslu. Kurina pļaviņā pirtiņa. Caur eglēm sāk vērties. Zatīšu māte savus bērnus ved vērties. Mīlestiņš čigāniņš caur eglēm sāk vērties. Zatīšu māte savus bērnus ved vērties.
Mīļie skatītāji, vai esat gatavi mācību stundai? Lūdzu, paceliet roku, kuri ir gatavi. Nu ko, laiks mācību stundai. Mūsdienu deja dejo 2. klašu deju grupa. Your attention, please. Io solo sé che montaron. Diana, vai tev ir daudz draugu? Jā, man ir ļoti daudz draugi. 5. un 6. klašu ansamblis dziedās Jāņa Lūsēna dziesmu ar Pētera Brūvera vārdiem – Drauga dziesma.
Rēzī, kurš tavā ģimenē gatavo ēst? Nu, dažkārt bet parasti es saku, mām, kur ir lielā karote? Tā saka arī 1. C klases skolniece Paula Šveicere. Latviešu tautas pasaka, mam, kur lielākā rote? Māte no rīta meitiņu celdama saka, celies, meitiņ, celies, jau gailītis dzied. Meita atbild, lai dzied, māmiņ, gailīts. Gailīti maza galviņa, drīz var izgulēties. Celies, nu, meitiņ, celies, jau gaismiņa aust, lai aust, māmiņ, gaismiņa, viņai daudz jāapgaismo. Celies, nu, meitiņ, celies, jau saulīte lec, lai lec viens saulīte, saulītei tālu jātek. Celies, nu, meitiņ, celies, jau putra izvārīta, jēda brokastis. Nu gan meita aši no gultas laukāns sauc, mam, kur lielākā rote? Daces Robulas dziesma Sapņu putni. Cik tālu
Diana, vai tu jau paēdi pusdienas? Kas te tā burkšķi? Vēderiņš burkšķi, bet ne jau manējais. Latviešu tautas deju dejo 1. un 2. klašu dejotāji. Rociņā, kājiņā, astiņā, bet vēderiņš burkšķi. Rociņā, kājiņā, astiņā, bet vēderiņš burkšķi. Spēr, kājiņā, redz, atstiņa, bet vēderiņš burkšķi. Ķer, rociņā, spēr, kājiņā, redz, atstiņa, bet vēderiņš burkšķi. Tver, plaukstiņā, dzer, lotītē, tap, pēdiņas, bet vēderiņš burkšķi. Tver, plaukstiņā, dzer, lotītē, tap, pēdiņas, bet vēderiņš burkšķi. Vēderiņš burkšķi, vai tur vardes kurkšķi? Vēderiņš burkšķi, vai tur murkšķi smurkšķi? Ķer, rociņā, spēr, kājiņā, redz, atstiņa, bet vēderiņš burkšķi. Ķer, rociņā, spēr, kājiņā, redz, atstiņa, bet vēderiņš burkšķi. Grib bērniņš mammu, lai to apvirotu. Nāk, sobiņī, būs visur robiņī ceļ, augšā celīti, bet vēderiņš burkšķi. Nāk, sobiņī, būs visur robiņī ceļ, augšā celīti, bet vēderiņš burkšķi. Zini, man ir visforšākā mamma. Bet man ir visforšākais tētis. Bet man Ome dāvina vislabākās dāvanas. Bet mani opis lutina kā nevienu citu. Bērndārzu lielībnieki, Dācis Zvirbules sacerēto dzejelu runās mazmeitiņa Luīza Zvirbule no 5C klases. Dācis Zvirbule, bērnu dārza lielībnieki. Es dabūju telefonu. Man tagad ir dators jauns. Es ekrānam mainu fonu. Jurkam gan tagad ir kauns. Jurkam podziņu telefons. Ko gan lai ar to iesāk? Ko tu pats, Jurka, vēlētos? Bērndārznieki šo tiesā. Tā viņi ķirceņa Jurku, līdz tam atraisās mēle. Mans kaķis noķēra tādu žurku, un man piesūcās dēle. Nu pēkšņi iestājas klusums, jo visiem mutes ir ciet. Kādam bailes no tumsas, citam bail peldēties iet. Neviens nav redzējis dēli un žurku vien datorā. Jurka galvu paceļ cēli, nostājas kā skatlogā. Varonis tagad ir Jurka, jo viņam pieder kas īsts. Slavu no dēles un žurkas par naudu nepasūtīt.
Vai dārza sezona jau Latvijā ir sākusies? Jā, Un vai pupas tagad drīkst stādīt? drīkst. Kā klājas turku pupai, paskatīsimies, jo tautas dēļ kolektīvs Pulpoliņi dejos deju Viena maza turku pupa. Viena gara turku pupa ceļoja uz Angliju. Anglija bija aizslēgta, atslēga bija nolausta. Viena gara turku pupa ceļoja uz Angliju. 1, 2, 3, un tu esi brīvs. 1, 2, 3, un tu esi brīvs. Divas mazas turku pupas ceļoja uz Angliju. Anglija bija aizslēgta, atslēga bija nolausta. Divas mazas turku pupas ceļoja uz Angliju. 1, 2, 3, un tu esi brīvs. 1, 2, 3, un tu esi brīvs. Trīs mazas turku pupas ceļoja uz Angliju. Anglija bija aizslēgta, atslēga bija nolausta. Trīs mazas turku pupas ceļoja uz Angliju. 1, 2, 3, un tu esi brīvs. 1, 2, 3, un tu esi brīvs. Visas mazas turku pupas ceļoja uz Angliju. Anglija bija aizslēgta, atslēga bija nolausta. Visas mazas turku pupas ceļoja uz Angliju. 1, 2, 3, un tu esi brīvs. 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 Je suis Diana. Kā jums šķiet, kādā valodā es runāju? Franču. Vai jūs zinājāt, ka mūsu skolā mācās franču valodu? Parādīsim arī jums 3. klašu franču valodas pulciņš dziedās dziesmu savā. Super!
Rebeka Ance Grundmane Toda no 5. C klases stāstīs Margaritas Stārastes stāstu par vecmāmiņām. Margarita Stāraste. Stāsts par vecmāmiņām. Ieviņai bija vecmāmiņa. Tādas nebija nevienam bērnam sātā. Kaimiņu Mikus gan apgalvoja, kad viņa vecmāmiņa prot kustināt ausis kā zirgs. Bet kurš gan to bija redzējis? Visi zināja, ka Mikus ir lielībnieks. Ieviņas vecmāmiņa prata zīmēt. Katru reizi, kad iznāca sātā ar bloknotu rokās, visi bērni tūlītās saskrēja apkārt un prasīja, lai kaut ko uzzīmē. Ieviņas vecmāmiņa uzvilka apli, 2 atļukušas ausis, mazas actiņas kā pogas un lielu smejošu smaidu. Visi bērni tūlītās atpazina. Tas taču ir Mikus! Vai tava vecmāmiņa tā prot? Ieviņa jautāja Mikumu. Bet vai tavējā prot rāpties kokos? Mikus nepadevās. Tavējā var nē. Un kas par to? Bet vai tavējā prot uzrakstīt sacerējumu priekš skolas un parakstīties dienas grāmatā, mammas un tēta vietā zem liela, rasna divnieka? Nekā. To prata tikai un vienīgi mana vecmāmiņa. Tāpēc pie katra sava darba ir vajadzīgs savs ķēriens. Lūk tā. Lai visiem jautri ir, lai visiem, lai ir, dziesmu, lai ir, dzied 4. klašu kopkoris. Lai ir,
Aleks Cīrulis no 5. B klases runās Vladimira Kājaka dzeju. Koka kāja, kapu māja. Vladimirs Kājaks, koka kāja, kapu māja. Man tāds nepatīkams gadījums pirms gada vai pusotrā gadījās, kad man tēvu uz skolu vajadzēja aicināt. Notika tā, nezināju uzdoto, kaut ko samuldēju galīgi šķērsām, klase smējās un es turpināju fantazēt. Skolotāja sadusmojās un manā dienas grāmatā ietupināja cāli. Es apsēdos solā un pierakstīju klāt. Šito izperēja cāļu māte. Savu varoņdarbu parādīju tuvumā sēdošajiem. Pēc tam sabojāto lapu aizlocīju aiz apvāka. Nākamajā stundā bija pagājusi varbūt nedēļa. Skolotāja atkal mani izsauca un nezinu, kāpēc gribēja redzēt iepriekš ielikto atzīmi un atlocīja aiz apvāka paslēpto lapu. Klasē daudzi zināja, ko biju izdarījis, un aizturētu elpu gaidīja, kas notiks. Jūtu, kā nu gan noraušos. Tā arī notika. Skolotājas seja kļuva bārga, acis pāri brillēm, urbās manī. Viņa teica, lai sēžos, un pēc stundām ejot pie mācību pārzines. Sacīju, ka esmu izmācījies, bet viņa vairs negribēja mani uzklausīt. Saruna ar pārzini bija īsa. Viņa uzrakstīja zīmīti, ka manam tēvam rīt jāierodas skolā, kad beigsies stundas. Pārnācis mājās, zīmīti tēvam neatdevu, atliku uz rītu, kad beigsies stundas. Nākamajā dienā, kad beidzās pēdējā stunda, atskrēja kāda meitene un teica, lai ejot pie mācību pārzines. Sirdī drebot steidzos uz skolotāju istabu. Pedagogi sēdēja pie garā galda. Turpat bija nosēdināts arī tēvs. Pēc sejas izteiksmes sapratu, ka ziepes būs lielas. Tā arī bija. Gan skolotāji, gan tēvs visi sāka mani rāt un kaunināt. Tēvs pat vairāk nekā skolotāji un pēdīgi piebilda. Kaut mums ar mammu vairs nekad tevis dēļ nebūtu jākaunās. Un ziniet, šo tēva teikto es tagad skolā cenšos ievērot. Man ir jautājums tētiem un nāpiem, bet citi arī drīkst atbildēt. Vai jūs skatāties hokeju? Vai tad kāds arī neskatās? Mēs nopietni sekojam līdzi, un Karsē meitiņu komanda FC Nikers ir sagatavojusi deju Bang Boom. Turn it up.
me take a selfie. Do I have your attention? 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 Pose for me, pose for me, pose, pose for me, pose for me, pose, pose for me, pose for me, pose, pose for me, pose for me. That's all. Visi kopā atbalstam mūsējos, un arī visi kopā dziedam. Otrā klašu apvienotais koris dziedās Martas Marijas Sproģes dziesmu ģimenes himna.
Heidija Jēkabsone no 5. B klases runās Jāzepa Osmaņa dzejoli Pēc piena. Jāzeps Osmanis, pēc piena, tik līdz ataus diena, skrienu es pēc piena, bet uz sliekšņa stājos, vai es nomazgājos? Nomazgājos veikli, skrienu tad uz veikalu, izskrienu no mājas, nav man kurpju kājās, skrienu mājās, auju kājas, izskrienu no mājas, nav man zeķu kājās, skrienu atkal mājās, auju zeķes kājās, bet, kad apdomājos, nav man bikšu kājās, velku bikses, gandrīz raudu, skrienu, aizmirstu es naudu. Tētis baras, mamma rājas, sirds man pašam gandrīz stājas. Nauda rokās, atkal skrienu, prasu veikalā, man pienu, kondensēto, pudeļpienu, 2 pudeles vai 1. 100 reizi uz māju skrienu, kādu lai es pērku pienu, 2 pudeles vai 1. Tā es skrienu visu dienu, nevaru es nopirkt pienu. Beigās nav man vairs kur skriet, vakars klāt un veikals ciet. Kā man patīk ceļot! Šodien burāsim pāri okeānam 8. B klases izpildījumā. Šampis vienmēr augsts, naudas vienmēr daudz, spīd saule un okeāna viļņš šalts. Mums ir jāceļo, draugi, kamēr esam mēs jauni. Es daru, ko es gribu, man nekādu priekšnieku nav. Es vēlos aizceļot uz salām, tur pāri okeānam, tur pāri okeānam. Es vēlos aizceļot uz salām, tur pāri okeānam, tur pāri okeānam. Es vēlos aizceļot. Katru dienu uz mani pārāk liels spiediens. Tu jau zini, kādas ir tās sievietes. Zem tupeles grib mūs iespiest. Es vēlos aizceļot. Aizmirst visu, kas tevi nomāc, katru mazāko lietu, jo pilnīgi viss atrisināsies tik ātri un viegli. Es viņai saku čau mazā, viņa saka, kas ir. Es būšu tavs un šīdens, tu būsi mana šikina. Viņa dusmīgi skatās, bet redzu, kā grib rēkt. Mani smēc, mani brēkt, tāpat es tevi aprecēšu. Es tev jau nopirku biļetes un tagad tu mani klaus. Nekādas drāmas, dāmas, mēs ejam točīt zem palmas. Šampis vienmēr augsts, naudas vienmēr daudz, spīd saule un okeāna viļņš šalts. Mums ir jāceļo, draugi, kamēr esam mēs jauni. Es daru, ko es gribu, man nekādu priekšnieku nav. Es vēlos aizceļot uz salām, tur pāri okeānam, tur pāri okeānam. Es vēlos aizceļot uz salām, tur pāri okeānam, tur pāri okeānam. Es vēlos aizceļot. Tas jau ir jauki izceļoties pa pasauli, bet 5. C klase jums parādīs, kā būt īstiem latviešiem. Dieviņš bija, Dievs palika, Dievam gudris padomiņas. Dieviņš bija, Dievs palika, Dievam gudris padomiņas. Vai
beidzās garša tā kā tīro, tad, kad visus viņa metienus atvēra Arturs Šilovs. Šilovs mūris, Šilovs mūris. Sēžu korķī, skatos Šveices fāna, nebija jau, ka viņa laikam pie tā vainīga deviniece Daugavīņa. Ei, Daugavīņa, deviniece Daugavīņa. Etnieki bija krut, bet mūsu čeki vēl krutāk. Viņiem dubultojās acīs abi mūsu brāļi Bukaļi. Roberts Bukaļs, Rīhards Bukaļs. Nav jēga prognozēt, nav jēga zīlēt. Uzņemšu sevi, jebkuru ripu Kristaps zīle. Kristaps zīle, Kristaps zīle. Viss, ko senci saka, sit pa kasti trapi vārtos, bet es tak nemāku to māk tikai Rodrigo abos. Sit pa kasti, sit pa kasti. Vari zvanīt mamā, vari pasaukt arī bakni, bet ja kādas problēmas, te uzsūtīsim bakni. Aizsardzību, aizsardzību. Latvija, 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 Latvija. Diāna, vai tu zini, kas ir zem ūdens? Zemūdens pasaule? Jā, 1. klašu mūsdienu deju grupa. Kārtīgs latvietis vasarā ceļo, dzied, svin Jāņus un rudenī sēņo. Pat tad, ja sēnes pašam negaršo. Viļa plūdoņa dzejols Ozoliņš un Beka Keitas Gailītes izpildījumā. Vilis plūdonis, Ozoliņš un Beka. Ganībās, kur šaura teka, auga liela veca beka. Bekai blaku nezin kā, Ozoliņš maz uzdīga. Beka uzpūtībā liekā, Ozoliņu paļā niekā. Šitāds sušķis, Jānu dien, tev gandrīz uz galvas lien. Vai tāds maz ar kaunu jūt, nevarēja citur būt? Ozoliņš tai lēns un rāms, atteic galvu klanīdams. Piedošanu cienīgaja,
Vēl jums vieta ērta klaja, un, ja vietas pietrūktu, pavirzīšos tālāku. Paiet rīta cēliens, klau, baka iesāk kungstēt jau. Vai kā galva gurst un kūst, ai cik slikta dūša kļūst. Ozoliņš teica, cienmāt mana, vēl kur augt jums vietas gana, pietrūks vietas šodien, rīt, tālāk virzīšos tūlīt. Bet tai pašā vakarā baka galvu nokāra, un pēc dienām 3 no tās nav ne zīmes ganībās. Ozoliņš, tas vēl ar vienu, zej turpat šo baltu dienu. 6. B klases meitenes mums ir sagatavojušas popielu. Ušer, jē. Mūsu skolā visi ir čakli, radoši un aktīvi. Vai jūs mājās arī tā ir? Paklausīsimies, ko stāsta Marta Ruska no 2. C prozas fragments no Sliņķīšu ciema. Pēc Vitauta Landsberga Sliņķīšu ciems. Reiz kāds izklaidīgs sēņotājs vārdā Augusts Baraviks nonāca Sliņķīšu ciemā. Lūk, ko viņš pastāstīja. Sapratu, ka ir piepildies manas nelaimīgās dzīves lielais sapnis. Šeit nevajadzēs ne strādāt, ne mācīties. Sliņķīšu ciemā bērni, kuriem rītos slinkums iet uz skolu, nemaz neceļas augšā, tāpēc, ka šajā brīnumu zemē arī gultas ir brīnumainas. Rītausmā tās pieceļas pašas, iztīra zobus, pavingro rīta vingrošanu, paēd brokastis.
un pēc tam pat iet uz skolu ar tajās guļošiem skolnieciņiem. Arī skolotājiem sliņķīšos ir slinkums kaut ko mācīt. Tāpēc šeit jau sen neviens neko nemācās. Visi tikai spēlējas un slinko. Debesīs peldēja mīksti, apaļi, cukuļvates mākonīši. Un tiklīdz kāds mākonīts pietuvojās, ļaudis ērti iekārtojies un lidoja uz tālumā redzamo pili, kas bija būvēta no viskārtākajām tortēm un kūkām. Mēs lidojam uz tortes pili, jo šodien ir pirmā nedēļas diena, tortes diena. Tā paziņoja liela auguma sliņķis. Kad bija pienākusi sliņķīšu ciema nedēļas pēdējā diena, atcerējos par radiniekiem un draugiem. Turklāt šodien beidzas 10 gadus ilgusī sliņķīšu ciema nedēļa. Un ja es no tās tagad neizraušos, man vajadzēs šeit palikt vēl vienu nedēļu, vēl 10 gadus. Bet tur taču saldējumu koki, šingstēja viesi. Pagaidiet, pagaidiet, viņus mierināja Augusts Baraviks. Galvenais, nevajag slinkot. Pamazām paši sapelnīsiet naudu, un kad atnāk Ziemassvētki, eglītē sakarināsiet daudz gardu saldumu, un tad saviem draugiem un bērniem lepni varēsiet sacīt. Redziet, tagad arī mūsu mājās šokolādes konfektes kokos aug, un tas viss būs pat šeit, mūsu mīļajā dzimtenē. Trešo līdz 5. klašu mūsdienu deju grupa Let's Play Basketball. Music make you lose control. 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 Man jums ir jautājums. Vai jums patīk makšķerēt? Man tā. Protams,
Jā, patīk. Tagad būs Veļu Plūdoņa dzejolis Asaras un vēzis. Asars un vēzis. Vēzis ņēma līgaviņu asarām sadarā. Es tam vēzim atspītēšu, es tam upi izlaidīšu. Ja tu upi izlaidīsi, es tev svārkus sagriezīšu. Ja tu svārkus sagriezīsi, es tev šķēres salauzīšu. Ja tu šķēres salauzīsi, es tev acis izbadīšu. Ja tu acis izbadīsi, es tev ragus atlauzīšu. Ja tu manus ragus atlauzīsi, es tev ūdri uzrīdīšu. Ja tu ūdri uzrīdīsi, es tev dzīvu apēdīšu. Ja tu dzīvu apēdīsi, es tev kungam apsūdzēšu. Ja tu kungam apsūdzēsi, es lielmātei pārsūdzēšu. Muzikāls stāsts 10. klases izpildījumā. Es mīlēju vienu meiteni. Trešo klašu kopkoris dziedās latviešu tautas dziesmu Es savai māmiņai. What?
Pēc kārtīgas izdziedāšanās varam arī kopā uzdejot. Lustējamies kopā, augstāk par zemi. Esmu ieradies, esmu šeit un tagad. Gatavs mācīties, jeb to, ko dzīve dāvā. Par niekiem priecāties un skaisto sevi glabāt. Esmu ieradies, esmu šeit un tagad. Bet reizēm gribas izrauties un peldēt pret straumi, un nebaidīties, kļūdīties. Tāpēc vienmēr esmu gatavs celties un lidot augstāk, augstāk par zemi, lai skaļi nograuž jūras kalni un mūža meži. Nāc dosimies augstāk, vēl augstāk par zemi. Ir zeme un pie tās es turos savām kājām. Man krūtīs tīra sirds, kā īstam cīnītājām. Ja būsim blakus man, viss izdosies vēl labāk. Celties un lidot augstāk, augstāk par zemi, lai skaļi nograuž jūras kalni un mūža meži. Nāc dosimies, celties un lidot augstāk, augstāk par zemi, lai skaļi nograuž jūras kalni un mūža meži. Nāc dosimies augstāk, vēl augstāk par zemi. Mīļie vecāki, labdien! Tuvojas nobeigumā mūsu koncerts, tuvojas savai izskaņai. Nu, ko jūs sakāt? Man liekas, ka lieliska dāvana no mums, no mūsu skolas lieliskajiem skolēniem un skolotājiem, jums, mūsu mīļajiem vecākiem. Jūs redzat, cik talantīgi ir jūsu bērni. Liels jums paldies par jūsu bērniem! Un liels paldies arī skolotājiem par to, ka viņi spēja saskatīt tik viena talantu, prot atrast īstos vārdus, īsto pieeju un attīstīt talantu tik ļoti, lai šodien mūsu skolēni varētu mirdzēt šeit uz lielās skatuves. Šodien izskanēja 30 dažādi priekšnesumi, un tas nav viss, ticiet man. Tie ir daudz vairāk, bet tad mums būtu te jāsēž līdz vēlam vakaram un jāpriecājas par mūsu talantīgajiem skolēniem. Šodien jūs redzējāt 30, bet viss vēl ir priekšā. Uz tikšanos nākamajos pasākumos 18. novembrī. Mums būs skolā nākamais koncerts, uz kuru mēs mīļi jūs visus aicinam jau šodien. Un tagad, kamēr es tiku pie mikrofona, es gribētu arī novēlēt visiem saulainu, siltu, prieku pilnu vasaru. Un mēs tiešām kopā esam liels spēks. Mēs lepojamies par ikvienu mūsu skolēnu un par ikvienu mūsu skolotāju. Paldies jums!
Ģimenē glabājas mans miers, mana pasaule un mani prieki. Ģimene ir neredzamām saitēm sasieta superkomanda un vienlaikus katram cilvēkam nepieciešamais patvērums. To kopi un sargā ar mīlestību un paļāvību. Ģimenes dēļ gan viss ir iespējams. Priecīgu jums visiem ģimenes dienu! Silta jauka istabiņa dzied 1. klase. Aicinām pievienoties visus pārējos. Dziedam kopā! Liels paldies jums, vecāki, par jūsu atbalstu, palīdzot bērniem mācīties vārdus mūzikā katrai dziesmai. Es to ļoti, ļoti novērtēju, un jūs redziet, ka viņi tik lieliski ar to visu tiek galā arī uz skatuves. Talantīgi jums ir bērni, uzcītīgi, pacietīgi, neatlaidīgi, un uz to visu noskatoties man ir liels prieks, ka jūs esiet Vīļa Plodoņa Kuldīgas vidusskolas bērni un vecāki. Paldies jums liels, ka esat kopā ar mums. Un jā, katru dāt laiku šim brīnišķīgam pasākumam. Paldies! Paldies Kuldīgas kultūras centram par to, ka viņi vienmēr mūsu lielo komandu ir gatavi uzņemt, palīdzēt, atbalstīt, jo mēs tiešām esam daudz.